Čau, labvakar! Te Baiba, podkāsts Attiecības ar dzīvi. Šovakar pie manis ciemos ir atkal viens dišs angurnieks. Dišs, es saku, gan miesās, gan savās darbībās. Jā, un es nepārspīlēšu. Viņš dara tik daudz. Darbojas jachtklubā, darbojas brīvprātīgajos ugunsdzēsējos, darbojas arī manā biedrībā Angurs izglītības un kultūrvides attīstībai un vada milzīgu kuģi. Tas nav milzīgi, bet tas ir milzīgu kuģi. Kaut kur tālajās jūrās. Jā, Ģirds ir kapteinis. Sveiks, Ģirt, labvakar. Nu, labvakar, Baiba. Nu kā? Viss bija taisnība, ko es pateicu? Nē. Viss nebija taisnība. Stāsti un labo mani. Nav jau nemaz tik tālās jūrās tas viss. Tas te patās Eiropā, Lamanšā visu laiku. Tā ir kura jūra? Lamanšs šaurums. Tikai pa šaurumu tu brauc uz Jā, tikai starp divām ostām pārsvarā. Kas tās ir postām? Duvra un Kalē. Duvra un Kalē. Tā šaurākā vieta starp Angliju un Franciju. Kolosāli. Tur, kur visu mūžu tie franči un angļi gribējuši tikt pār, lai tiktu otrs iekarot. Aha, un tev tas prāms ir milzīgs. Pastāst, cik tūkstoši pasažieru tur uzsēžos, vai 100 vai 10? Jā, nu ir 1000, varētu teikt 1000, varbūt līdz 2000 cilvēkiem pasažieriem var paņemt. Nu, bišķiņ pār tur ir 2150, ja tā precīzi. Un tu baudi to savu darbu? Tev patīk būt Jā, kāpēc gan ne? kapteinim? Tas jau laikam tai dzīvē tas svarīgākais, darīt to, kas patīk darīt. Jā, redzi, tu jau pilnīgi jau saprati, ko es no tevis vēl kārā. Bet nu tās pasaules jūras tu esi izbraucis. Jā, bija savā laikā, ir izbraucis viss, vieglāk ir pateikt, kur es neesmu bijis, jo tik daudz, cik es neesmu bijis, neesmu nekad bijis Austrālijā, Jaunzēlandē ar kuģi, bet visur citur gan ir būts. Nu redzi, un tāpēc jau es tik diži sāku. Nu esi tu izbraucis, paprast vēl. Nu ir mums te vēl daži cilvēki, jā, Angurē, kā jau ciematā pie jūras, kas ir arī daudz izbraukuši. Mēs viņus pa vienu uzrunāsim, bet tu to dari arī ikdienā. Tu kā angurnieks, tūlīt mēs noskaidrosim kopš kura laika un kāpēc un tā tālāk, bet kā angurnieks uz sirdī ar jūru, tu vadi arī jahtklubu. Jā, jahtklubu jau dibinātu 7. gadā. 2007. 2007. gadā, jā. Nu, burājies jau pavisam no mazām dienām, un brālis Dzintars ievilktē visā. Kā jau man vispār, viss man tas mūžs ir gājis līdz tam vecākam brālim, viņš man visur ir ievilkts, visāds darbus un nedarbus samācījis, tā kā. Un tev patīk, un tu izdomāji savā prātā, ka vajadzētu arī tiem Angurs bērniem, jauniešiem, un ne tikai, laikam, visiem vienkārši, kam patīk burāt, dot to iespēju. Jā, ir tā, kad apmācam jauniešus. Lielajiem pašiem ir iespēja nākt un piedalīties un darboties. Un burāšana kā tāda vispār, ja paiem apakaļ, tad bija izveidojies vakums ciemā. Nebija nekādas burāšanas, nekā ost bija apstājusies, viss bija apstājusies, vienkārši bija kaut kas jādara. Tad mēs vairāk cilvēku sanācām kopā un sākām kaut ko bīdīt no nulles, teiksim tā. Sākām arī jahtklubu, vajadzēja juridiski kaut kādu vienību, lai varētu kaut ko sākt ostā darīt, iekārtot, attīstīt, kaut kā skatīties uz projektiem, uz infrastruktūras, kaut ko tādu. Arī, lai mūs kāds uzklausītu, vajadzēja kaut kādu juridisku vienību izveidot. Un paskaties, kāds viss ir izaugs. Jahtklubs, jā. Un tad no sākuma tie bija dažas jahtas, daži cilvēki. Sākām to pašu ostas, pirms sakārtošanu, satīrīšanu, krūmu izciršanu, kas jau tur bija diezgan aizņēmuši lielu ostas teritoriju, tad tājām tālāk, sākās kaut kādas piestātnes, tad arī pagasts pašpārvalde pieslēdzās tam visam, un jaunieši sākām trenēt no 12. gada, no 11. laikam. Un, tā tas lēnām ir, jā. Bet tu esi ritīgs darītājs, man tas patīk. Nu tāds darītājs Angurei. Tev pašam prieks ir, vai ne, kā tā osta arī šobrīd ir mainījusies jau? Laikam jau tas ir, kad grūti malā nosēdēt, ja ir idejas, nu, tad sēdēt malā un gudri runāt jau parasti nekas nesanāk, ir kaut kas jādara. Vai ne? Un saki, Angure, labi, man jau nav noslēpums, tu esi mans bērnības draugs, mēs viens otru atceramies no bērnības un visādas ķerstiņas pie Angura esam spēlējuši, mēs augām tajā laikā, kad viss būvējās, daudz stāv mājas būvējās, bērndārs būvējās, un arī stadions galīgi tādā mūsu bērnībā tapa, jā. Un šobrīd mēs skatāmies un atkal top, mēs esam to piedzīvojuši, ja, bet mēs kaut kā augām tiešām tādā interesantā laikā, un tas
Engurs patriotisms kaut kā ieaudzis iekšā, vai mēs trāpījām tādā iespēju laikā? Kā tev liekas, kā tev tas ir? Tavs ceļš, tavs saistība un vispār darīšana ar enguri, kāpēc to dari? Kāpēc es to daru? Nav tāds viens paskaidrojums droši vien tam visam, kāpēc es to daru. Kā jau teicu, tas vairāk ir tas, kad ir idejas, un idejas gribās piepildīt. Un ja vēl sanāk to darīt, tad kāpēc ne? Kāpēc ne, lai būtu arī vairāk cilvēkiem būtu labāk, foršāk? Es nezinu, nav tādas vienas atbildes, kāpēc es to daru. Bet tu taču dzīves audzes Engurē. Jā, dzīves audzes un joprojām, un nekur netaisos arī no Enguras prom. un kāpēc? Kas tev tieši patīk Engurē? Tā ir visforšākā vieta. Es redzu, kā vēl kārā. Protams, šeit mēs paši esam iekārtojuši sev visforšāko vietu. Jā, tieši tā. Visi kopā daudz darot. Un tās idejas, lai dzimtu, vajag jau tomēr to enerģiju. Kur tu smelies savu enerģiju? Tepatās jau apkārt viņas ir. Nav jau nekur tālu jāmeklē. Bet pasauli redzējis, tev taču tas dod, kā lai saka, arī kaut kādu bonusiņu šīm idejām. Tu esi redzējis daudz ko. Jā, ir ko paskatīties, kā citur ir, ja sanāk to redzēt un sanāk to piedzīvot. Un tā pašā burāšanā es jau ne tikai šeit burāju, es arī pēdējos gados jau daudzus gadus, teiksim tā, aktīvi cenšos piedalīties sacensībās. Ārzemēs burāšanā man vairāk burāšana ir sacensības, nevis atpūta, teiksim tā, ceļošana. Man tas virziens ir, es uz sacensībām tieši vairāk esmu pats. Bet tu arī šeit taisi tās sacensības? Arī šeit taisam sacensības, jā, tikko kā bija arī sestdienas sacensības atklāšana sezonai bija. Būs Enguras kauss, Roņgonka būs noslēgums, viss būs, jā, sacensības būs, jo tas man pašam personīgi ir šīs sacensības vairāk. Jā. Un cenšos arī piedalīties lielās sacensībās un tur redzēt gan organizatorisko pusi, kā tas notiek, gan to, kādas ir infrastruktūras, uz ko tiekties, kā iekārtot. Ir ko paskatīties, padomāt un skatīties, kas varētu mums noderēt. Tieši tā, es jau izvilku tev to atbildīti, ko es tā kā meklēju, ka tu daudz ceļojot, reizē arī mācies un paķer visu to labo, kas varētu noderēt šeit mājās. Tieši tā. Tās idejas. Un tāpēc arī, bet redzi, tu saki, Engura visforšākā vieta. Kāds tavā vietā varētu, forši, tāpat kā paņem dīvānu un guli visforšākajā vietā vai pludmalēda vielī. Kas, dzīve ir izvēle vai tā nav izvēle? Ja tu gulēsi mājās laiku dīvānā un zāli nepļaus, tad tev sēta vairs nebūs visforšākā vieta. Taisnība. Tātad mēs tomēr varam paspēlēties ar to, ka dzīve ir mūsu izvēle, visi notikumi ir, mēs esam savu laimi skalēji, un slinkums nav tas labākais sabiedrotais. Jā. Bet motivācija, kur ņemt motivāciju, lai pieceltos un nopļaut to zāli un rīkot jahtu sacensību? Kuram te patīk, ka tā zāle aizaug? Tad kaut kas jādara ir. Kādam jau patīk tai dzīvē, es tev teikšu, jo nekas nav jādara. Mēs tā nemākam, ja? Nē. Tas laikam pats grūtākais gulēt pludmalē un sauļoties. Ļoti grūti. Man tā patīk ceļot, bet, kad es klausos arī citus stāstus, arī, kad arī patīk ceļot, bet aizbrauc kaut kur gulēt pludmalē, es domāju, reku izeit pēc 100 metrus, vai ne? Laikam mēs esam pieraduši arī pie tās savas jūras un prasam jau kaut ko vairāk. Bet saki, Ģirt, tātad tu dari šīs jahtas, sacensības, tu esi nemitīgi tādā darbībā, tu esi atbraucis no jūras, no savu darba, pamatdarba, kur ir milzīga atbildība, ja, šie cilvēki, šis prāmis, ja, tas tev nav tā papīra kuģīti ielaist peļķē. Un tu joprojām dari ar ūdens lietām, ar jūras lietām, savas lietas, bet ūdenis nepieminēja nejauši, jo arī vēl citā tavā hobijā nosacītā ir iesaistīts ūdens, bet tur jau ir tāds dzēšanas triks iesaistīts, ja. Tu ar tavu un vēl dažu puišu iniciatīvu ir dibināta Enguras brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība. Pastāsti, kā jūs... Un glābēji. Redzi, vēl precīzāk. Pastāsti, kā jūs nokļuvāt līdz tai idejai, kā tas viss izveidojās un kāda ir tā ikdiena tagad. Jo mums no malas
Mēs varam tikai lepoties un īstenībā, jā, par sajūtām justies daudz labāk nekā iepriekš. Mēs nesen te izbaudījām manā radu saimē, ja? Kā tas ir, cik forši, ka jūs esat līdzās šeit kā ugunsdzēsēji un glābēji. Jā, nu, ideja kā tāda nav mana ideja. Es tajā visā iesaistos. Mums jau galvenais ir, teiksim tā, pakāpties no tā visa nedaudz apakaļ. Jebkurā šajā brīvprātīgajā lietā, lai kaut kas notiktu, ir jābūt vienam trakajam. Un tad cilvēkam tam trakajam pavilksies līdzi. Un ugunsdzēsējo šis trakais ir Juris. Juris, mūsu anglis. Vienkārši viņš ir tik traks, ka viņam nevar nepavilkties līdzi. Jā. Un ugunsdzēsēji jau mums ir tāda vieta, kad Tukums ir tāls valstniekiem, ir attiecīgi ilgāk jābrauc ir, un tas ir kaut kas tāds, ko mēs varam atkal palīdzēt līdz cilvēkiem. Bet kas ir šis motivators, tev palīdzēt līdz cilvēkiem? Tur visiem foršāk būs pēc tam. Bet labāk pēc tam paliek. Bet tev tas ir iekšā ieaudzināts arī. Tev taču teica, droši vien tā varētu teikt. Varbūt teica ir ugunsdzēsējs, protams. Vai ne? Un tu no bērnības kaut kādas spilgts piemērs atceries, ka viņš arī devās dzēst uguni? Kaut kādus tādus piemērus, tādus notikumus. Jā, bija jau tas kaut kāds vecums, kad arī ņēma līdzi uz mežugunsgrēkiem, bija jābrauc mežu dzēst, jau ka jauniešiem līdzi jādarbojās un redzēja jau kāds viss notiekās tajā laikā, kā tas ir. Un arī darbā, un otras puses arī viss tā ugunsdzēšana darbā jau tas viss tiek uz kuģa regulāri atkārtots, mācīts, jo mums jau uz kuģa neviens palīgā neatbrauks, teiksim tā, viss pašiem jāmāk darīt. Tieši tā, es jau zinu. Šī ugunsdzēšanas lieta arī, teiksim tā, nav sveša. Var kaut ko arī no prakses pielikt klāt. Jā, jūrniekiem jau tas ir nemitīgi jāatkārto ik pa 2 gadiem, ja nemaldos. 5. Ik pa 5 bija ugunsdzēsība, jā. Tātad man tikko atkārtoja, bet es jau tādu nesakoju tiem termiņiem, līdz es tikai zinu. Man kā sieviete ir mierīgi, ka viņa zina visu, kas ir jādara, vai ne? Un tātad tev šīs spilgtās atmiņas ir, un tevi pavilkt uz āķa, tajā iesaistīties bija viegli. Jā, protams, tas nebija galīgi grūti. Tātad jahtas, starp citu par jahtām man mūžīgi ir teiciens, es neatceros, vai es tev teikusi, Kuldīgā lido zivis. Angurē var redzēt rudeņos un pavasaros to brīnišķīgo notikumu, ka lido jahtas. Un tas tulkojums ir tāds, man vienmēr liekas, tas ir ļoti sarežģīti. Tas nav tik vienkārši izcelt viņas ārā rudenī no ūdens, acīm redzot, lai nesasalst un šitas viss, jā, lai nesabojā. Un tad pavasarī viņas ieceļās tā kā tādi balti gulbi atpakaļ tajā jūrā. Sapucēti, sapulēti, smuks ieceļās atpakaļ. Un cilvēki brauc un skatās, jo tas ir iespaidīgs skats, vai ne? Labi, jahtu padarīšana, tad ir šī ugunsdzēšanas padarīšana. Un to ar tādu vieglu sirdi iesaistījies arī mums biedrībā, Angurs izglītības un kultūra vidas attīstībā. Jā. Un kāpēc tu tik viegli iesaistījies? Es zināju, ka ir lietas, ar ko es varu palīdzēt. Tas vairāk jau nekas. Es varbūt neesmu jau speciālists tieši kultūrā vai kaut kur tādā, bet ir lietas, ko es varu palīdzēt. Un, ja es varu palīdzēt, tad jau tas. Vai sapnis par jūras skolu vēl ir dzīvs? Jā, protams. Jā, es arī tā domāju. Varbūt kādreiz. Nekad nevajag baidīties sapņot, jo sapņi piepildās. Tu savu jūrnieku izglītību ieguvi Angurē, vai ne? Un Sākums. Un es pamat. Jā, un es arī ļoti spilgti atceros to. Man bija tas gods mācīties vidusskolā tajā laikā, kad jau pilnvērtīgi darbojās Angurs vidusskolā šī jūras skola, ja? Un kā es vienmēr saku, viņu bija tik daudz. Daudz arī palika Angurē, apprecējās ar mūsu vietējām dāmām, ir izveidojuši brīnišķīgas ģimenes, bet tu šeit biji visu laiku, un pēc tam tu aizgāji mācīties jau tālāk savu jūrniecību uz Liepāju. Liepājas koledžā, jā, jūrniecības koledžā. Jā, un tagad arī daudz puiši ir starp citu izvēlējušies un iet tur mācās, bet šobrīd ir Rīgā kaut kāda arī koledža, kur Rīgā ir koledža un augstskola. Vai jūrskola un augstskola, kā viņas pareizi tagad saucās, es nemāku pateikt. Un Liepā ir koledža. Viņa tā kā pa vidu starp jūrskolu un augstskolu ir koledža. Tur jaunieši var iet un apgūt šo jūrniecības profesiju. Kā tev liekas, jūrnieki būs ilgi vēl šai pasaulē vajadzīgi, nepieciešami, neaizstās šo profesiju kaut kad mākslīgais intelekts? Nē, neaizstās viņu pilnībā.
Protams, viss mainīsies, un datorizētas sistēmas paliks un komputerizētas, tas nekas, bet jā, mēs tā smējamies savā starpā, kad tieši pasažieru prāmi droši vien būs pēdējie, kur cilvēki gribēs kāpt virsū un ar mākslīgo intelektu braukt pāri kanālam. Taisnība, man liekas, tā ir. Ja sev uzdodu tādu jautājumu, vai es gribētu, lai ģirds stūrē, dzīvs zināms cilvēks un vai mākslīgais intelekts. Dušanas izvēlēties. Nav jau teiks, ka es varētu nosturēt labāk par intelektu. Jā. Bet cilvēkam pašam galvā tas princips tāds, ka viņš labāk uzticās otram cilvēkam. Bet arī kaut kam jaunam un svešam. Arī tu man esi stāstījis šos jokus, ka tu brauc savā formā liftā, prāmī, un cilvēks saka, un kas tad stūrē? Un ko tāda bildi? Autopilots. Tad ir tā sajūta, vai ne tā kā, ja? Bet viņi jau nezin to kārtību, kā tas viss notiek. Viss, kā tas notiek, jā. Un arī ir vēl uz kuģa tieši uz tāda liela prāmi, tā kā mēs esam iedomājušies, tā lielā kuģa stūra? Nē. Kāds viss notiek? Vairāk stūras nav, ir tikai joystick tagad. Tie pļurķīši. Jā, viss tikai ar joystickiem maziem, tā ir. Tad pļurķīši, un tad tu tikai regulē un dari visu kaut ko, jā? Nu labi, es jau tā aptuveni to esmu redzējusi, bet uz prāmes to, neesmu tā redzējusi. Saki man, ka tu esi tajā savā pamatdarbā ar cilvēkiem komunicē, kaut vai tādā pašā liftā, ka tu tur brauc, tu izjūti to gandarījumu sajūtu, tu esi izmācījies dzīvē un dari to, kas tev tiešām sagādā gandarījumu, nekā tā bišķi tikai patīk. Komunicēt ar cilvēkiem, to es neesmu mācījies, un tas arī nav mans tiešais pienākums. Ir reizes, kad tas jādara, kad nav jādara, bet pat šī kuģa vadība, tas, ko es mācījos, tas kas man gandarījums darbā. Tev patīk. Kad vien cilvēku bariņš ir aizvests tur, un tu saproti, viss ir forši. Izdarīts, darbs padarīts. Un tā jūra jau ir mainīga katru dienu. Jā, divas vienādas jūras jau laikam grūti atrast. Tas tā kā mākslinieki glezno jūru katru dienu. Savu bildi. Labi, Ģirti, saki man, ja es tev uzdodu jautājumu par dzīves jēgu, tu vari kaut kā noformulēt savā šodienas prātā? Ko vispār nozīmē dzīves jēga? Ko tev tā nozīmē? Droši vien tu varētu teikt tā, ka tas ir kaut ko atstāt aiz sevis. Tie ir mūsu bērni, tas ir jāklups, tie ir ugunsdzēsēji, tas ir tas, ko es varu kaut ko izdarīt, kas paliek aiz manīm pēc tam. Ļoti, ļoti labi. Kā jau es teicu, ja gribās klačoties, tad nevajag klačoties, labāk izstājies kādā biedrībā vai rakst grāmatu, vai ne? Tādu jēdzīgu kaut ko atrast dzīvē. Un ja man ir jānosauc, jāprasa tev 3 lietas, kas tiešām dara tev laimīgi, bez kurām tu neiedomājies savu dienu. Neiedomājos savu dzīvi, tā varētu teikt. Jā. Ikdienu dzīvi, visu to kopumu. Jā. Tās ir mājas, ģimenes, jūra un hobiji. Ļoti labi. Man jau lec ārā, es veidoju Engurnieka laimes formulu šajās sarunās. Un tu atkal nosauc 3 sastāvdaļas, kuras būs jau vislielākajās devās Engurniekam. Un, lai arī es esmu daudz palasījusi dažādas pētījumus, man tomēr būs tā Engurnieka formula varbūt pat atšķirīga. Ja? Un vai mēs varam ietekmēt lietas, kas mums dzīvē nepatīk? Jebkura lieta, ar ko mēs saskaramies, vai nu pieņem, vai maini. Es tev teicu, ka tu esi darītājs. Ja tu nevar mainīt, vai nu pieņem, vai ar to nesaskaries, bet ja tev viņa nepatīk un tu vari mainīt, sev pa labu, kā tev liekas labāk. Jā, un Buda esot teicis, ka mēs visi domājam, ka mums ir ļoti, ļoti daudz laika. Kā tev liekas? Laika mums taču nav. Tiešām nav. Laiks parasti ir trūkumā. Vai ne? Bet mēs citreiz iedomājamies, ka kaut kā tas laiks mums ir daudz to pēc tam, to vēlāk, vēl kaut ko. Mēs nedaram te un tulīt un tagad nemainam tās lietas, ko es tev tā kā minēju, vai mēs varam mainīt vai nemainīt. Mēs nemainam, jo domājam, varbūt pats kaut kā atrisināsies. Vai ne?
Kā tev ir, tu esi atradis te iekšā to sajūtu ļauties dzīvei? Nezinu, kāds to tulko visuma spējām, kāds to sauc par dievu vai vēl kaut ko, bet sajūts, ka dzīve kaut kur vada, ļauties tai plūsmai. Ja tu tomēr esi dzīvē arī kapteinis pats savai dzīvē. Nē, es domāju, ka katram jau pašam ir jāveido savs. Nevar tā vienkārši paļauties. Nevajag sasteigt lietas. Nevajag sasteigt, vajag apdomāt. Un tā arī ir, kad risinājums citreiz rodās pats no sevis, viņš parādās kaut kur. Tāpēc tas pats stāsts par to sapņošanu. Sapņot vienmēr vajag, jo tu nezini, kurā brīdī tie sapņi tev var piepildīties. Un, ja tu ne par ko nesapņos, tad tu arī pie tā nenonāks. Bet, ja tev būs sapņi, tad kādā brīdī skaties, kur notiekās. Sapņot plaši. Nu, tad stāst, kāds ir tavs pēdējā laika sapnis? Par ko tu vēl sapņo? Nu, es zinu, ka tur kaut kur ir kaut kādas idejas, jo nesen arī jūs abi ar Kristīnu atnācāt pie mums uz mākslas skolu, un arī top viena ļoti forša idejas. Arī neskriešu vilcienam pa priekšu, bet ar to es gribēju pateikt, ka idejas ir visu laiku tev, viņas nāk, un tu dalies un mēģini ķert vērsies ragiem un darīt to, ko tu vari izdarīt, vai ne? Apzinoties, ka tas laiks ir mums tik, cik ir laiks un kaut kas. Viss paspēt droši vien tāpat nekad nevarēs, bet visas tās idejas labi paturēt prātā, jo nezinu, kurā brīdī, kur atkal piepildīsies. Un šī, ko tu ieminējies, arī ir viena no tādām, kur varbūt sakarā ar to, kur tīri mācās, kā tas viss notiek, varbūt nevajag vairs nekur daudz atlikt, bet tas ir jādara jau tagad pavasarī vienkārši būs. Nu jā, mums ir brīnišķīga tā iespēja, ka mums Angurē ir mākslas un mūzikas skola. Un līdz ar to ļoti daudz bērni ir aizgājuši mācīties dažādām mūzikas un mākslas vidusskolām tālāk. Ja? Un tavā gadījumā bērns ir mācās Ventspilī? Ventspils mūzikas vidusskolā, jā. Vēl viens gads palicis. Nu, ir 3 gadi jau pabeigti. Vidusskola kā tāda ir nobeigta, tagad palicis interesantākais mūzikas gads. Un līdz ar to tiek plānot kaut kādu foršu koncertu būšana, kur... Jā, doma ir, kad šo Ventspils pūtēju orķestri, Ventspils mūzikas mākslas skolas pūtēju orķestri uzaicināt atvest uz Anguri, lai vienā foršā sestdienas pēcpusdienā nospēlētu vienu foršu koncertu. Es domāju, tas būs ļoti brīnišķīgs atkal pasākums mums Angurē, vai ne? Bet pie tā ir jāstrādā un nevar gulēt divānā, tā kā mēs jau spriedām. Man pašai arī ir tā, tāpēc es taustu un prasu citiem visiem cilvēkiem, ka man pašai arī ir tā, ka es katru dienu vēlos nodzīvot koši, piepildīti, un varbūt pat nevis ar domu, ko es atstāšu aiz sevis, bet tas derīguma princips, noderīguma, vai tas bija jēgpilni to dienu pavadīt, un kā mums ir Rainis teicis, ja nemaldos, un citu nesamini, ja tu spēj, bet citu cel, kad tu ar savu darbību, līdzdarbību iesaisti vēl citus daudz foršās lietās, un mēs kopā ceļam to ikdienu, to kultūru, to sabiedrības domāšanu. Man liekas, arī tā ir tev tāda dziļa jēga. Jā, varbūt tā arī teikt. Iesaistīts, protams, jo komanda vienmēr vajadzīga, līdzcilvēki vienmēr vajadzīgi ir. Bez viņiem jau nebūs jau atkal tam visam nekādas nozīmes pēc tam. Tā kā tu minēji, kad ugunsdzēsējos jūras ir tas trakais, ja? Tad tu esi savā jāklubā tas trakais. Jā, jāklubā trakais. Kurš, tas, kas šeit to jāklubu uztur, jā. Kurš viszien. Bet nepavēlti es tev pamanīju, pavaicāju par to jūras skolas sapni. Bet tu tiešām domā, ka mēs varētu kaut kā realizēt vēl viņu nākotnē? Protams, ka varētu. Jā? Es arī tā klusi. Ir jāsaliekās visādiem variantiem pareizā secībā. Domino kauliņiem ir pareizi jāsaliekās un puzli var izveidot. Varbūt. Nu šito mēs sapni varētu vēl turpināt laist kosmosā, vai ne? Un viņš atnāks apakaļ. Jā, un jo arī uz ostu es skatos, cik mums ir brīnišķīgi tur viss attīstījies un ir tieši tā burāšanas iespēja un tik daudz lietas, un arī būs ostā renovācijas darbi, ja? Paplašināšanas darbi, jā. Paplašināšanas darbi, un ka viss iet tikai uz augšu, ka tā būtu tāda loģiski pievienotā vērtība. Tieši tā. Labi. Tas dotu vairāk arī šī jūras skola tieši
jauniešiem dod šo iespēju jau vidusskolas laikā kaut kādu papildus gūt arī profesiju. Kad nav vienkārši vidusskola, ir kaut kas vēl papildus tam klāt. Viņi varbūt nebūs kā tehnikums, specializēts uz kaut ko kā tāds, bet ar iespēju paralēli vidusskolai iegūt arī jūrniecības izglītības pamatus. Tev pašam ģimenē ir izaudzis arī vēl viens jūrnieks. Tu viņu tā iebīdīji tajā virzienā, kad jūra ir jāmīl, vai viņš pats iemīlēja? Vienkārši redzot, kā tu to dari. Viņš pats izvēlējās. Bet droši vien, var teikt, kad iebīdītai visām mēs jau smējāmies mājās, kad neviens jau neteica un pat neaicināja, pat nedomāja, tā kā likt iet mācīties pa jūrnieku vai kaut ko tādu. Bet tad pašķirot apkaļ albumu 8 mēnešu uz jahtas. 3 gadi uz jahtas, 5 gadus turēja jahtu. Bet tas līdzīgi. Tas jau kaut kur tas viss sanāk kopā tāpatās, kaut kur bez zemapziņā paliek. Tieši tā, vai ne? Un līdzīgi tev pašam nav bērnības albumā, kā tu par to brāli stāstīji? Kaut kā varētu tā teikt, ka brālis tā visā ievilka un ar to jau aizgāja. Un kad tu skaties to albumu rekords uz jahtas, rekord te vēl uz jahtas vai kaut kas tam līdzīgs, tā nav? Nav tik izteikts, kā man domam tas tā ir, bet jā, ir. Kolosāli. Stāsti, vai ceļojot šādi uz darbu, es vienkārši zinu, man arī pašai vīrs jūrnieks, jā. Vai jūrniekam atliek laika un vēlēšanās arī ceļot, kā ceļot, nevis tikai braukt ar kuģi kaut kur? Jā, kāpēc ne? Var jau visu kaut kur aizceļot. Var aizceļot uz kaut kurienu paburāt, var aizceļot uz kaut kurienu citurienu panirt vai vēl kaut ko. Pēc tās prombūtnes tev nav tā, ka tikai mājās gribās mājās? Nē, nav tā. Nav tik traki. Ja tu esi jau atlaidis to tādu, tu te daudz dari Angurei un vari. Visam savs laiks. Un vari. Jā, mēs jau tās sievietes te mājā gaidot gribam paceļot. Mēs jau neredzam tik daudz, cik jūs un taisnība. Kā ir šajās attiecībās attiecību kvalitāte vai attiecību kvantitāte, draugu skaits kaut ko maina? Kā tev ir ar attiecībām kā tādām? Draugu skaits neko nemaina. Draugu kvalitāte maina. Tev atliek laika draugiem, vai tavu draugi ir ugunsdzēsēji tie paši visi? Tu esi viss savāds ap sevi. Burātāji, visi draugi ir ugunsdzēsēji. Un tu viņus satiec caur hobijiem, vai ne? Tieši tā arī ir. Tā tas arī ir, kad ikdienā satiekās ar viņiem. Un tu esi attiecīgās vietas un lietas magnēts, un viņi paši pievelkās, un tie arī es nedomāju, ka es esmu magnēts vienkārši tā visā. Viņi pievelkās un viss? Es pievelkos, viņi pievelkās, viss jau kaut kur savelkās kopā. Labi, Ģirt, vai tu vari padalīties ar kaut kādu tādu foršu to jahtu stāstu? Jūs taču tur esat kaut kādas balvas izcīnījuši, ir bijuši traki piedzīvojumi. Izstāst kaut ko tādu, kā bail paliek. Ir šitie stāsti. Bail paliek? Jā, man jau paliks tāpat bail. Man jau ar to ūdeni ir attiecības. Par to bail palikt, tas ir, tie ir tādi brīži, kad ir jādara un varbūt nekas cits nav interesantāk. Ir brīži tad, kad nedrīkst neko darīt. Kad burāšanā ļoti svarīgi ir šis laivas ātrums. Un visgrūtāk viņu dabūt ir tad, kad vēja nav. Un ir tādas reizes, ka sacensībās arī tas vējš sāk izbeigties, paliek mazāk un mazāk. Un tad katra kustība uz jahtas samazina laivas gaitu. Un tad stundām visu guļ nekustīgi, tur lēnām stūrē, tur vējš bišķiņi ir, kustās. Skatās, kā konkurenti kustās, un tad vienā brīdī tu saproti, ka saulīt iet uz rietumiem, un konkurenti jahta vēl ātrāk iet nekā saulīt uz rietumiem. Tad mēs šujam. Bet tas ir pēc, vairāk stundu nekustīgas gulēšanas un burāšanas. Jā, man tā burāšana ir vispār tāda, tikai smukas jahtas tur iet pa jūru, ja? Es neesmu ar kuģiem vispār, es neesmu uz tu. Jo katram jau savs vienam ar to jūras slimību, kā tu tiec galā? Ar jūras slimību grūti pateikt, nav tāda bijusi jūras slimība. Redzi? Ir viņi, principā viņi visiem cilvēkiem 100% ir. Teiksim tā, 90% tā ir tipiskā sliktā duša un kaut kas tāds. Un ir 10%, kam tas kaut kā savādāk
parādās citu veidu. Tur nogurums varbūt ir šausmīgi apetīti, varbūt vai vēl kaut kas, jo ir visādi. Jūrsamība jau teorētiski ir visiem cilvēkiem. Man vairāk varētu būt tas, kad slikti duša nav, bet varbūt apetītes zudums ir kaut kādā brīdī. Kaut kādā īslaicīgi ir tāds. Bet tāda ļoti, ļoti vieglā formā, jā. Nu, tev ķermenis ir ļoti jau pieredzi tad no tām bērnu dienām, man jāsaka tā, adaptējušās tās smadzenes, kas mums tur šito dara, jā. Nav jau varianti. Nu, jā, nav varianti. Nu, man tas ir ļoti, nav viegli. Bet, jā, šie jūrnieku stāsti, jums jau tas ir dikti pierasts. Es arī kādreiz braucu ciemos pie Aivju uz daudzām ostām, un tad tā izpratne vēl nebija tāda, ko tie kuģi vadā un ko dara. Un tad tu aizbrauc ciemos, tas kuģis ir tā kā izkrauts laikam vai tukšāks, tu kāp uz viņu augstu, nu kāp, nu tā kā pakāpies. Un pēc tām dažām dienām, kad viņš ir piekrauts, tad es kāpu nost, man bija uz to malu jākāp, nu pa to tiltiņu. Nu, tik milzīga tā atšķirība. Un arī, nu, tu esi braucis arī uz tiem lielajiem kuģiem, vedis kaut kādus konteinerus, un šis viss jau ir tā pieredze, bez kuras laikam, nu, neizmācās neviens jūrnieks. Nu, visādi var tie ceļi, visādi ir, kā pie tā nonākt un aiziet. Un ir jau tādi, kas visu mūžu brauc pa tālām jūrām un kaut ko veda, bet jūrniecībā vairāk vai mazāk ir tas virziens, kad, jo tu jau tālāk pa karjeras kāpnēm, tu vairāk nostabilizējies kaut kādā tajā savā jomā, teiksim tā. Ja es esmu uz prāmiem jau 20 vairāk gadus strādāju tieši uz pasažieru prāmiem, tad citi strādā uz tankeriem, citi strādā uz gāzvedējiem, citi uz konteineriem. Kad tie virzieni tā vairāk vai mazāk cilvēkiem ar laiku nostabilizējās. Viņi izvēlās to savu virzienu, jā. Nu jā, tā arī ir mūsu gadījumā, jā, ir atkal cits virziens, pilnīgi cits virziens. Kā tu teici, ka tie mazie maisās pa kājām, tad tu tur papīpini viņiem, tiem maziem kuģīšiem, ja? Tajā Lamanšas šaurumā. Girt, man bērnībā dzīvojis tepat uz mūsu ielas. Mēs kā piekrasts bērni esam uzauguši, ka tā jūra mums ir fonā, to jau es teicu. Mēs pie viņas esam pieraduši. Viesi, Enguras ciemiņi brauc tieši baudīt jūru. Vai mēs mākam vēl te baudīt to jūras vietas, kā tev liekas? Bet pieredums ir tāds. Bet tā jau ir mūsu sastāvdaļa. Tas jau nav, mēs jau viņu nebaudam. Tā ir mūsu ikdiena. Varbūt arī tāpēc tas redzējums ir tik plašs un, nu, ka mums ir... Nav tāds ierobežots, nav visās pusēs mešs un tā kurzemnieka domāšana, tāds plašums, ka viss pasauli vaļā. Viss pasauli vaļā. Nu, tā ir mūsu ikdiena, mēs ar viņu kopā visu laiku dzīvojam, sadzīvojam. Pavasarī mums ar viņu jāsadzīvo augstās miglainās dienas, rudeņos ir siltie vakari. Tu ej citars lasīt? Nē. Tu nedari to, jā. Es kārtīgs angurnieks pēdējos 10 gadus vismaz uz jūras man neesmu bijis. Labi, kārtīgais angurnieks. Tu pieminēji arī tiem ugunsdzēsējiem glābšanu. Pastāst, kā tas darbojās tajā. Jā, ir tā, ka mēs esam laikam vienīgie brīvprātīgie. Nav nekur dzirdēts vēl Latvijā. Mēs arī ar glābšanas darbiem jūrā nodarbojamies. Un atkal tas viss ir sākuma posmā, teiksim tā, sākuma stadijā. Kaut kas jauns, ko mēs sākam ar nelielām laivām, 2. Sapņi ir par lielām laivām, par lieliem kuģiem, glābšanām. Un turpinam sapņot un redzēs, kas sanāks tālāk. Bet par cik mums ir jūrnieki ļoti daudz pietiekam Engurē. Un viņiem tāpat jau šajā profesionālajā darbībā ir šī visādi kursi jāiet un ar visu kaut ko jāmācās un tas viss jāapzina, kā tām pašām laivām braukt, ko ar viņām darīt, kā glābt, un tas viss jau mums ir resursi. Daļai cilvēki jau jūrnieki šeit, tas viss jau ir. Vajag tikai to izmantot. Skaidrs, tātad tu atkal varētu rakstīt kādu projektu un lai aiziet šis virziens. Kāpēc ne? Jā, un tas būtu brīnišķīgi. Īpaši ņemot vērā, ka tā osta paplašināsies, vēl būs vairākas jahtu piestātnes, tā vajadzība būtu būs arī lielāka un lielāka. Jā. Mums jau tagad jau ir 11 sezonāls pasākums, tas viss ir, 11 izsaukumi ir gadā. Arī uz ūdens. Tu redzēji? Bet mani dziļi aizskāra toreiz tas gulbītis.
Jūs pat gulbīti Tas arī bija izsaukums. Jā, bet cik labi, gulbītis pats nevarēja vai ne izsaukt, bet bija cilvēki pamanījuši, ka viņš ir iepinies šajos zvejas tīklos. Un arī jūs tam neatmetāt ar roku un braucāt un izglābāt. Tas bija tik cilvēciski. Cik bieži tu saskaries pēc šādiem gadījumiem, gan ugunsdzēšanā, gan glābšanā tur uz jūras, cilvēki ir pateicīgi, ka tas ir izdarīts? Tas jau tā nav pateicība, tā ir palīdzība. Kā tas ir? Bet viņš ir tai šokā apjautis to, ka jūs nocīnījāties, tagad izdarījāt viņa izvēles sekas, jūs atrisinājāt šīs sekas. Nevienmēr tas jau ir kaut kas apzināts. Protams, protams, cilvēki to saprot, cilvēki ir pateicīgi un neviens muguru nepagriež un neaizmūg prom pēkšņi vai kaut kā tā. Bet tas jau ir cilvēku dabā, ja palīdzēs kādam, viņš vienmēr būs pateicīgs. Jā, nevienmēr. Nevienmēr, ja tāpēc arī tas jautājums. Es domāju, ka vienmēr. Tu esi pozitīvāk noskaņots vēl par mani, man izrādās. Labi, es no tevis te vēl ārā visādas dzīves gudrības šodien, ja? Ja mēs sapņotu par ēnguri, ko tu vēl gribētu redzēt ēngurei? Piemēram, Vitālijs mēs smējāmies, mūsu karatē skolotājs, pedagogs. Šeit Vitālijam vajadzētu dodžu uzbūvēt pludmalē. Man tā patika šī brīnišķīgā ideja, šis sapnis. Un kas ir tas, ko tu vēl redzi? Jo pa lielam jau mums viss ir. Mēs esam kā tādā dieva ausī. Un ir cilvēki, kuri nemaz nepriecājas, ka te brauc kaut kādi turisti un vasarnieki. Bet mēs zinām, ka tas ir vajadzīgs un ļaujam baudīt savu foršo vidi un dalamies ar to. Kā tev liekas? Protams, mums vidi ir ļoti laba. Mums labākā vidi ir. Jā. Paši mēs viņu esam veidojuši un paši mēs viņu turpināsim veidot. Vai ir kaut kas tāds specifisks, ko un kā es droši vien nevarēšu pateikt neko specifisku, bet Ostu procesā? Kopumā ņemot, viss jau ir procesā, viss jau lēnām notiekās. Vienmēr var gribēt ātrāk, vienmēr var gribēt foršāk, bet notiek tieši tā, kā tas notiek. Un mēs paši viņu attīstīsim un būs. Tā arī ir. Saki man lūdzu, vai, ja es būtu feja, pasaules varena feja, ar vienu rokas vilciņš tā kaut ko varētu pārmainīt, katrā dzīvē, arī tavā, ja tu atskatītos tagad atpakaļ, vai tu kaut ko savā dzīvē līdz šim brīdim gribētu mainīt? Nē. Redzi, kādi man jautājumi? Nav nekas tāds, ko es baigi gribētu mainīt pēkšņi tā, kad būtu savādāk vai kaut ko. Patīk tas, ko es pats esmu izvēlējies darīt, un daru to, kas man pašam patīk. Tātad es varētu tavas laimes formulas pamatā, kā jau tu minēji tās lietas, ģimene, attiecības, darbs, kas tev patīk, un jūra, kas tepat blakām. Jūra, kas tepat blakus. Sapņi, ko mēs sapņojam. Un es jau tā velku tā mūsu ēngurīte, vai ne? Tā būtu tava laimes formula. Ģirt, un ko tu teiktu, ja tu tagad satiktu kādu 18-gadīgu, 19-gadīgu sevi pašu, ko tu viņam teiktu? Kaut kādus novēlējumus vai padomus vai? Vienīgais, ko es viņam pateiktu, ka viss būs. Turpini burāt. Turpini tā un viss būs. Bet tajā laikā tu pats to zināji? Cik liels bija tas tavs ticamības? Nē, tas jau to noteikti nevarēja zināt. Tas viss bija, teiksim tā, kā jau viss mēs kaut kur taustamies, kaut ko meklējam, kaut ko domājam, kaut ko daram, kas mums patīk, kas mums nepatīk, virzamies tālāk un sākot tieši arī šo, tas ir, teiksim tā, 20 sākuma gadi tieši jūras karjeru sākot. Pirmie gadi jau pavisam es aizgāju prom, teiksim, no ēnguras, ja tev pa 6, 7, 8 mēneši jūrā ir uz 3, 4 mēneši mājās, maz ko var sadarīt arī, sākums bija tāds, ka tajā laikā jau vairāk mazāk bija nostabilizējies īsākos termiņos strādāt, teiksim tā. Un jūra lēnām tieši arī varbūt tāpēc tika izvēlēta šī Ro-Ro flote, kad tad tepat ir pa 2 nedēļām turp šurp, tad ir tikpat kā uz vietas. Jā, tie tālie reisi tomēr. Droši vien, kad nekad to visu nevarētu izdarīt, ja būtu pa pusgadam prom. Jā, to es arī gribēju teikt, tie tālie reisi.
tomēr kaut kādu daļu dzīves tev nāks ziedot. Jā. Bet var atrast vidējo aritmetisko, Vienmēr vai ne? var atrast. Un saprast, ko tu gribi. Labi. Man parasti ir tā, ka katru reizi iepriekšējais viesis atstāja kādu jautājumu. Šoreiz mums ir jautājums tāds, cik daudz tavā dzīvē, es mēģināšu tā precīzi noformulēt, cik daudz tavā dzīvē un kādā veidā tevi ietekmē vai ko tev nozīmē nauda? Naudu vajag. Tas ir ļoti labs apmaiņas līdzeklis, lai kaut ko varētu sasniegt tālāk. Bet bieži vien sastopies ar to, ka ne jau nauda ir tā noteicošā. Kad tieši šajā brīvprātīgajā darbā starp draugiem, paziņām, kad viens kaut ko palīdz, otrs kaut ko palīdz. Un brīžiem tu domā, kā pateikties, bet pateicības arī dažādas. Vai tu raksturotu vārdu sadarbība kā vienu no Enguras tādiem foršajiem lielumiem? Sadarbība. Protams, sadarbība, tas jau ir tas mūsu pamats, kad sadarbojoties vienam ar otru, mēs papildinām viens otru pirmām kārtām. Jo viens var kaut ko darīt, bet viņš nekad nebūs ideāls. Un kaut kādu labu kopsaucēju var tikai sadarbībā rast. Jā, tas arī man ir izkristalizējies mūsu Engurnieku laimes formulā kā viena sastāvdaļa, ka mēs, ja nu negluži mākam, bet mēs mācamies sadarboties un cenšamies sadarboties. Uzņēmējs ar uzņēmēju, cilvēks ar cilvēku, kultūra, sports, veidojot tādu foršu to vidi. Tev ir svarīga tā vērtību telpa, kurā tu atrodies, un tāpēc varbūt tu dari arī tik daudz to brīvprātīgo darbu. Nepateikšu neko šī. Vai tas ir svarīgi vai nav? Jo tu ar savu darbu, ar savu attieksmi jau veido pats šo vērtību telpu. Tieši tā. Tu veido. Es veidoju to, es daru to, kas man patīk darīt. Nu? Jā. To, kas man patīk darīt. Un tu kā? Vai es ko veidoju? Protams, tas viss iespaido kaut ko apkārtni. Jā, ja iespaido un ļoti iespaido. Jo nevar sūkstēties visu laiku, kaut ko nevar. Ja tev tepat blakus ir piemēri, ka var. Var, ja grib un ja dara. Jā, cik jums jau mašīnas ir daudz ugunsdzēsējiem mūsu? Informācija nedrīkst izpaust. Bet doma, tu saprati, uz kuras vedināji, ka vairs jau nevar saskaitīt, jo jūs cenšaties un jūs darat, lai to savu darbu veidot pilnvērtīgāku. Pareizi es saprotu. Jā, jūs tur esat tādu foršu komandu izveidojusies. Jums tikko bija jubileja. 3 gadiņi. 3 gadi. Nāciet no radiņi, mums ir 3 gadiņi. Tajā es jūs arī biju sasveicināt, man ļoti liels prieks par katru no jums. Es skatījos un ja es būtu sākus stāstīt no savas skatu punkta par katru no jums tik daudz labu vārdu, mēs tur pusi dienas būtu, tik ilgi arī nevar aizņemt ēteru laiku, ja? Bet katrs no viņiem, es skatīju, jūs esat ar sirdi un vēseli daroši Enguras vārdā, ja? Vai tas būtu, nezinu, Gatis man izrādēja palīdzēt grīdus attaisīt Jāņos, vai jebkuru citu darbu, bet viņi visi ir uz sadarbību un uz jebkuru darbu palīdzēt vērsti. Tu taču ar to ikdienā jūti tur. Bet tā, jā, tā tas ir. Un tas varbūt ir tas, kas arī mūs apvieno viss. To jau es no tevis te vēl visu laiku ārā to vārdu, tā sadarbība un tas kopīgais mērķis, tā kopiena. Kādreiz varbūt mēs nesaucām, tagad tas ir tāds modernais vārds pēdējo laiku, kopiena, ja, un šī saliedētība, kopienas labbūtība, un mēs neapzināti vai apzināti to daram, ejam uz to. Neapzināti, es domāju, neapzināti tas ir. Bet tev taču neviens nespiež to darīt. Tā motivācija. Bet droši vien, ja spiestu, tad droši vien nedarītu. Jā. Bet arī. Kas tad bērniem patīk vairāk nedarīt? To, ko spiež, to nekad negrib darīt. Bet arī par to vārdu magnēts es pieminēju, tāpēc, ka tas piemērs jau ir tas magnēts. Un ja traks vai netraks, tu aizraujies,
tam cilvēkam pārējiem arī gribas lekt līdzi, un ja tajā jomā var kaut ko tik forši izdarīt, tad es arī šajā jomā un tajā jomā, kur atkal citam kaut kas labāk padodās, varu darīt un būs vēl foršāk. Vai ne? Ja. Es tā pareizi redzu, kā sieviete. Jā, visam ir, man jau minēja iepriekš, kad visam pamatā ir viens trakais kaut kur vajadzīgs. Būs šis trakais, būs, kas pavilksies līdz vienmēr. Tad mums daudz traki ir, Angurē. Nu, jā. Pie tā arī paliksim. Varbūt tev ir kāds foršs novēlējums Angurei, Angurniekiem, tāds, no sirds, ko tu, es nevienmēr visu pajautāju, ko mans viesis grib pateikt. Novēlējums. Labākais novēlējums droši vien ir tas, lai katrs savā dzīvē varētu darīt tieši to, kas viņam patīk darīt. Jā, paldies. Jo tas vienmēr padarīs dzīvi priecīgāku, jautrāku. Laimīgāku un iespējams arī ātrāk tā dzīve paskries. Tas ir tāds variants. Tā jau arī ir. Ja cilvēki sāk darīt, cilvēki dara to, kas viņiem patīk, laiks pazūd. Laiks apstājās, laiks pazūd, nav viņa trūkst vienmēr. Gribās vēl kaut ko vairāk, bet nav. Tad tu savas attiecības ar dzīvi varētu raksturot kā ļoti labas. Jā, es galīgi nav par ko sūdzēties. Vai ne? Es izbaudīju, un visu kaut ko cenšos vēl citu izbaudīt, un kaut kas paliek uz ilgāku laiku, kaut kas nāk un kaut kas ir jāatstāj. Un lidojas ar paraplānu, nīrs šāvis ar lokiem un joprojām šauju, joprojām nīrst paraplānu vairs nelidoja. Pilota licences bija, bet tas laikam tāds pasākums, kas prasa regulāru praktizēšanu. Ja nevar to nodrošināt, tad labāk kaut ko citu. Tātad vēl viena laimes formulas sastāvdaļa es atradu, sadzirdēju tevī, baudīt dzīvi. Baudīt dzīvi, tas jau ir jādara. Jā. Tas ir tas, kas jādara. Jādara tas, kas mums patīk, tas būs labāk. Nu, forši. Paldies, ka tu atnāci pie mums šodien. Es dabūju ārā no tevis kaut ko. Kaut ko es dabūju ārā, to Angurnieka laimes formulas sastāvdaļas es jau sadzirdēju, jo, ja cilvēks var pateikt, ka viņa attiecības ar dzīvi ir labas, un viņš smaida, priecājas un vēl var pateikt, ka dzīve ir jābauda, tad tur viss ir kārtībā. Ja? Paldies, ka skatījāties. Paldies, Ģirt, tev. Šī bija viena interesanta atkal saruna ar mūsu Angurnieku, iezemieti. Un, jā, Ģirtam ir dzīves sapnis, ka mēs vēl mācīsimies jūrniecību Angurē. Vai tas notiks? Skatīsimies, dzīve rādīs, vai ne? Bet jāsapņo. Būs, viss būs. Paldies jums un uz tikšanos jau citās sarunās.